Sveicināti! Mani sauc Eriks, un šoreiz vēlos jums parādīt, kā ātri un ērti saglabāt jūsu biežāk lietojamās lapas iekš Google Chrome. Lai to mēs varētu izdarīt, atversim Google Chrome. Un ja sākumā jums šeit augšā neparādīs šo te adrešu joslu ar grāmatzīmēm, tad mēs viņu varam ieslēgt arī paši. Augšējā labajā stūrītī uzspiežam uz tām 3 svītriņām, kas nozīmē opcijas. Nobraucam zemāk līdz grāmatzīmēm un atzīmējam šeit rādīt grāmatzīmi joslu. Ieliekam ķeksīt un uzreiz mums parāda arī šo te adrešu vietu. Tālāk par piemēru atvērsim kādu no mūsu biežāk lietojamajām lapām. Es par piemēru atvēršu draugiem.lv. Un turot ar pelīti aiz šīs te baltās lapiņas, ievelk vienkārši savā adrešu joslā. Turpmāk, kad jūs vēlēsieties ieiet atkal draugiem.lv, ja manā gadījumā es vēlēšos ieiet draugiem.lv, man vairs nebūs jāraksta adrešu logā pilna adrese, bet vienkārši uzklikšķinot uz adreses, man viņa uzreiz tiek atvērta. Tādā veidā jūs varat saglabāt šeit augšpusē daudz jūsu biežāk lietojamās adreses, kas ietaupīs vēlāk jūsu laiku, nevajadzēs mums atkārtot rakstīt adreses iekšā, adrešu logā. Vēl ir tāda lieta, kad varam izveidot mapītes atsevišķām tēmām. Pieņemsim, ja jūs online skatāties filmas, mēs varam izveidot mapīti filmas. Par piemēru, es jums parādīšu. Uz šīs te pašas adrešu joslas uzklikšķinām uz pelītes otru labā taustiņa un uzspiežam zemāk pievienot mapi. Pievienojam mapi un dodam mapē arī nosaukumu. Teiksim, filmas. Spiežam saglabāt, mums ir mapīti filmas. Vēlāk, tad jau tās adreses, kurās jūs skatāties filmas, jūs vienkārši ievelciet iekšā mapītēs. Par piemēru es jums varu parādīt. Atvērsim kādu adresi, kur online varam nosīties filmas. Lai mēs to izdarītu, tad atkal ņemam mēs šīs te baltās lapiņas un vienkārši ievelkam iekšā mapītē. Tādā veidā mēs varam saglabāt daudz savu iecienītāko adrešu par noteiktu tēmu. Lai tas būtu filmas, vai mode, vai reklāmas, tas ir pēc jūsu ieskatiem. Tas principā arī šoreiz viss. Ceru, ka jums noderēs. Paldies par uzmanību!